Maija ir ļoti skaista, un Maija jau zina, kad es to domāju. Maija ir ļoti traka, bet Maija ir arī ļoti mīļa. Un jā, ar Maiju kopā ir pašas trakākās un labākās ballītes. Maija, viņa ļoti labi tur matus, viņai ir spēcīgs satvēriens, viņa ļoti labi prot uzrāpties uz letes. Viņai nav smieklīgi jogi, bet viņa māk viņus pasniegt tā, lai tas liktos smieklīgi. Man asociējas ar Maiju tās, kad viņa ir trakā kazino zipātāja. Maijai ļoti patīk braukt ar rikšām. Otrkārt, viņai patīk kangala, ja to vietā sauc. Ja? Un viņa ļoti daudz ceļo un pīpē zāli. Nu reizēm. Man ļoti patīk, kā viņa ģērbjas. Vienmēr pirmais, ko es ievēroju, kad viņa arī mācījās sākuma skolā. Vienmēr varēja ievērot, cik viņa labi ģērbjas. Es nezinu, vai viņa mamma ģērb vai nē, bet vienalga, viņa ļoti labi ģērbjas. Manuprāt, tu esi augsts cilvēks, ja tevi iepazīst. Es cenšos to izdarīt, cerams, ka sanāks arī vēl tuvāk iepazīt tevi. Es noteikti to vēlos. Maija ir superīga, Maija ir ideāla. Maija patīk visiem vecrīgas turkiem, ķīniešiem un visiem citiem citautiešiem. Maija ir psihopāte. Edžiņš mēs sauc par zīdaiņiem. Man liekas, ka tas ir kompliments. Nu, jā, tā kā kompliments, ka es esmu rāsnā arī ir kompliments. Maija, nu nezinu, vispār daudz vārdu Maija par tevi ir jāatver vārtnīca un tur ir vārds skaisti, tur ir tava bilde. Tad Maija ir viens no retiem cilvēkiem, kurš var mani paciest vairāk par stundu. Mēs esam kopā vienkārši braukuši visur iespējamos ceļojumos, braucienos uz fermu ar ābolu. Jā, viņa ir skaistākais trenī, kādu mēs ar Asnāķu, kad esam satikuši, ar zilākajām, skaistākajām acīm. Čau, Maija. Ko es varu pateikt par tevi? Tu esi ļoti, ļoti foršs cilvēks. Jā, tu esi tas cilvēks, kas man ir iemācījis būt kritiskākai pret kaut kādām lietām un neskatīties vienmēr tikai uz cilvēkiem tā, ka viss ir tik forši. Tiešām es viens no tiem cilvēkiem, ar kuru man asociējas ļoti, ļoti daudz labi un laimīgi brīži. Traka, interesanta, mīļa, ļoti mīļa. Saistībā ar Maiju es atceros skolas tualeti. Es ceru, ka viņi tagad pasmaidīs. Es atceros, kā mēs izgājām ārā no angļu valodas stundas, lai aizietu uz tualeti. Mēs tur raudājām. Viņa ir zagusi valūtas zīme, viņa zagajā. Trakām ballītēm ar Maiju mēs kopā esam masējuši visu vasaru arī vīriešu kājas. Un neticam, bet šis gads man iesācies ļoti labi, un varbūt tas tāpēc, kad es to sagaidīju kopā ar Maiju. Mēs iepazināmies 10. klasē, un sākumā mums varbūt nebija izveidojis tik labs kontakts, bet laika gaidā mums tāds izveidojās, jā, un tu manā dzīvē nesis ļoti daudz prieka, labu emociju un traklību, kā, piemēram, brauciens uz Nīderlandi, kas bija pilnīgi skolēts čau un dzīvošana pie ķīniešiem. Mūsu iepazīšanās. Mums ir bijuši divas iepazīšanās. Pirmo reizi Halvīnos pie Asnāts, ka mēs abas divas bijām ļoti skaistas meitenes. Es atceros, ka man skaut, ka viņai tika Asnāts smukā kristība kleitiņa. Es gribēju to kleitiņu. Otrajā reizē bija, kad mēs gājām uz centru, man likās, ka Maija man ienīst. Bet, es ceru, ka tā vairāk nav. Ļoti daudz, ko mēs esam pavadījuši kopā no pirmās, pirmā īsti neskaitās, jo es neatceros nevienu cilvēku, bet gandrīz vai no pirmās klases mēs esam bijuši kopā. Ko tikai mēs neesam piedzīvojuši, Maija. Visādas, ak, Dievs, Aneta Mežrauba man nosauc, bet tāda Anetas Mežraubas biksēšu čurāšanu mēs esam piedzīvojuši kopā. Vēl arī visādas skolotājus, pakaļskriešanas spēlītes. Tad nesenākais mēs esam stabuls spēlējuši, abas divas. Čau, Maija. Es nezinu, kā uz tā aparāta rīkoties. Maiņai šodien ļoti svinīga, ļoti dārga dieniņa, 20 gadiņi. Maiņai daudz bučiņas un es novēlu tev zirdziņu, tādu princi novēlu tev, 122,3 rozes skaistas ar daudzām lapiņām un vispār, lai visas zvaigznes
lido tad, kad tu skaties debesīs? Nu, lai piepildās visi sapņi, visas ieceres. Nu, ko vēl novēlēt 20 gados? Novēl mums draudzenei, kur paliek galīgi veca, kaut kā vēlējuma. Maija. Daudz liela Maija. Jā, Maija. Tas ir noderīgs novēlējums. Apsveic tev dzimšanas dienā un lai veicās. Maija viss normāls būs. Labi braucam ar taksometru un viss normāls būs, jā. Jā. Maija, tā kā tu ieeji 2. gada 10. es tev novēlu justies forever young un daudz laimes, un lai tev piepildās viss, ko tu vēlies. Pilnībā viss stabuļu komplekti, lai tavi un vēl visādas lietas foršas. Un es tev novēlu daudz bučas, daudz mīlestību un visu tev labāko. Ja? Tikai nestraucies, ka tev ir 20 gadi. Man ir jau 24. Un no šīs dienas, no tavas jubilejas, laiks, ka es ridīgi ātri. Nākamreiz tu apsveikšu jau 40 gados, bet novērtēt to laiku, kas būs līdz tiem 40 gadiem. Tas ir ridīgi labs laiks. Veiksmi tev. Un es novēlu tev turpmāk to, lai tev vasara būtu ļoti jauka un lai tu iegādātos pēc iespējas ātrāk Fanofest biļetes. Ko, Maija, citas tev gribu dot daudz bučas, daudz laimes tev. Ceru, ka tu esi ļoti priecīga. Buča! Un ko es gribu novēlēt? Es gribu novēlēt, lai tev savā dzīvē viss izdodās, lai tev izdodās vienmēr atrast tos visos cilvēkus blakus, kur ir ar tevi, kur tev palīdz, tevi motivē un atbalsta, jo tie cilvēki mums apkārt ir vissvarīgākie. Un tā domāju, ir īpaši es, tāpēc es ļoti novērtēju to, ka man blakus esi tu. Paldies tev liels par to, daudz bučas tev un visu to labāko. Un ko es novēlēšu Maijai? Turpināt būt tik skaistai, turpināt būt tik trakai. Jā, un visu to pašu labāko. Lai viss piepildās un tā. Ja mēs runājam pilnīgi nopietni, tad es novēlu tev būt tikpat spriganai un lai tev pasūt visas kaitas bučiņas tev. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžani, ražani, dzīvojoti. Ražani dzīvojoti.